12. janvārī 9 augstskolas pārstāvi saņēma LLU studentu pašpārvaldes gada balvu 2009 par izcilu veikumu studijās, iniciatīvu un panākumiem darbā un sabiedriskajā dzīvē. Par 2009. gada iedvesmojošāko mācībspēku kļuva Meža fakultātes meža izmantošanas katedras profesors Leonards Līpiņš. Kā jums liekas, kāpēc tieši jūs un kāpēc jūsu studenti ir tik labi novērtējuši? Protams, vislabāk pateikt studenti, bet man pašam liekas, ka katram ir jādara sev mīļš un tūs un sirdī patīkams darbs. Un otrkārt nevajadzētu būt gudrākam par studentu un būt dabiskam un to, ko tu zini, to arī stāsti. Kā jums liekas, kādam vispār jābūt šādam iedvesmojošākam mācību spēkam, kādām īpašībām jāpiemīt? Vienkāršībai, pārliecinātībai, daudzpusībai, redzēt dažādas situācijas un dažādas iespējas. Protams, labas attiecības ar studentiem. Titulu gada studentu pašpārvalde saņēma veterināra medicīnas fakultātes studentu pašpārvaldes vadītāja Liene Lanka. Par gada palīgu tika atzīta sociālo zinātņu fakultātes dekanāta speciāliste Inga Birkava, bet balvu nominācijā gada dekāns saņēma pārtikas tehnoloģijas fakultātes dekāne Inga Ciproviča. Savukārt titulu gada students saņēma lauksaimniecības fakultātes 3. kursa students Jānis Uzulēns. Paldies! Sajūtas, protams, ir patīkams, ka tu esi atzīts par gada studentu lielā universitātē. Tas nozīmē, ka tev aiz muguras stāv ļoti daudz studentu. Bet kādēļ es esmu iegūst? Tas droši vien nozīmē, ka es studēju ar pievienoto vērtību. Populārs vārds šobrīd, kas skan, tas nozīmē, ka tu ne tikai ņem, bet arī dod un dari daudz blakus lietas. Bet nevaru teikt, ka šīs lietas būtu traucētu man izglītībai. Tas viss papildina vienu otru un padara man labāku kā studentu, kā speciālistu. Par 2009. gada pašdarbības kolektīvu žūrijas komisija atzina vokālo ansambli Riti, bet balvu nominācijā gada pārvaldnieks saņēma pirmās dienesta viesnīcas pārvaldniece Anda Baumana. Par pērnā gada grandiozāko notikumu tika atzīta LLU 70 gadu jubileja, un titulu gada struktūra vienība saņēma LLU sporta katedra par seilspēļu organizēšanu Jelgavā. Gada balva ir nozīmīga universitātes darbiniekiem, studentiem, tāpēc, kad tiek izcelt kāda persona un ir iespēja viņiem strādāt labāk un darboties aktīvāk un iegūt šo arī nomināciju, jo studenti un apkārtēji cilvēki redz, ko kurš mēs darām, un tā rezultātā arī varam tikt izvirzīt šai gada balvai. Studentu pašpārvalde organizē šo pasākumu jau 4. gadu, un studentu pašpārvalde šo tradīciju aizsāka, lai pagodinātu savus studentus, pasniedzējus un universitātes darbiniekus ar kaut ko mīļu un patīkamu.